ļoti forši ir tā kā redzēt, ka tas viss, ko mēs tad darām, visi uzlabojumi, visi pārējais, visi video, viss veicina to, kad mums tiešām visi procenti aiziet uz augšu. Un tagad es paskatījos arī pēdējo statistiku CSDD, un mēs esam, ja iepriekš bija tā, kad mēs bijām 2. vietā teorijas procentu ziņā starp lielajām autoskolām, tad tagad mēs jau esam 1. Tā kā sanāk, kad abi rādītāji, gan teorijas, gan braukšanas eksāmenā mēs esam 1. Un braukšanas eksāmenā, manuprāt, kas ir, kam ir vislielākā nozīme, mūsu procents ir 47, kas nozīmē, ka praktiski gandrīz katrs otrais mūsu kursants noliek CSDD eksāmenu Rīgā ar pirmo reizi. Un tas, man liekas, ir tā kā nenormāli labs rādītājs. Un tuvākais sekotājs ir tikai 42%, un pēc tam jau viss aiziet zem 40%. Tā kā, man liekas, ka tas ir tiešām tāds kvalitātes rādītājs, ka mēs darām visu pareizi, un es ticu, ka ar Bava pilsētu mēs uzlabosim vēl labāk, jo arī teorētiskās zināšanas ietekmē ne tikai šo teorētisko eksāmenu CSDD, bet arī praktisko.